Esam jau, kā teikt, maratona vienā no turpinājumiem. Rallijs Latvija, leģendārais jau sezonas noslēgums Latvijā, trasa Biķernieki. Ļoti liela specifika, asfalts, vispārējais. Par regulējumiem es laikam mazāk varēšu pastāstīt, bet teikšu, ka mums nav ļoti liela pieredze uz asfaltu. Vairāk mums patīk tāda pilsētas šova ātruma posma, te tomēr ir vairāk jābūt šosei pieredzei. Un laikam tomēr būs jābrauc, es nezinu, trešdienās vai ceturtdienās šeit vizināties vairāk. Pie stūras jūtos diezgan labi un kaut kādi rallija ir aizvadīti un pēc lielās pauzes kaut kāds ātrums liekas, kad ir pienācis klāt, bet katrā ziņā jāstrādā vēl ir un tik viegli tas nepadodas. Nevar kā Krievu laikos 5 gadus plānu dabūt 3 gados, tas ir diezgan nereāli, tur tas viss ir jādara diezgan sistemātiski. Bet kaut kādu ātrumu savu esam dabūjuši atpakaļ un galvenais ir tā pārliecība, ka varam pabraukt ātri. Šodien daudz asfalts, it kā asfalts patīk, bet vairāk tādā rallija izpildījumā, tas, kas ir vairāk kā tradicionāli pilsētas ātrumposmi un kaut kas tāds samocītāks vairāk. Mēs redzam, ka tās starpības tomēr nav tik kosmiski liels. Es domāju, ka ļoti liels tāds cīnīšs būs tomēr rītā. Jo rīt ir daudz kilometru, tā grants ir viltīga, tukums ir ātrs. Tāds arī, kas mums patīk. Mēs mēģinām, protams, ar amortizatoriem strādāt un mēģināt atrast regulējumus, kas būtu mums labāki. Un, tā kā, pēdējās 2 sacīs faktiski to arī daram, un šīs sacīs nav izņēmas. Bet jebkurā gadījumā ar grunts riepām uz asfalta jau brīnumi nenotiek, un tā saķere jau dari, ko tu gribi, neuzlabosies. Tā saķere ir tāda, kāda viņa ir. Kopumā diena interesanta un grunti neredzējām. Asfalts vien. Kā jautri gāja. Asfalts paveikts, kas priekš Latvijas domāju, ka nav vienkārši, jo mēs visi esam tomēr grunts braucēji. Asfalts mums tāds svešāks. Šodien mēs viņu iepazinām daudz labāk. Jūrmala bija baigi forši, tāpēc, ka tas bija vairāk tāds rallija šova ātruma posms, pie kāda mēs esam pieraduši. Laika bija, es domāju, pietiekami labi priekš tiem šaurajiem ceļiem, kāda bija Kauguros. Savukārt jau te Biķerniekos atgriežoties, laikam tas pārbrauciens bija pārāk garš. Mums tur baigi samisējās. Neieslēdzām starpas bloķi un, nezinu, kaut kā pirms starta nebijām normāli sagatavojušies, acīm redzot. Nebijām nobrieduši braukšanai, tas garais pārbrauciens bišķīgi izsnās sliedēm vai kaut kas tāds. Mārtiņam bišķiņ kāja, kā teikt, palikusi sajūga, un tāpēc gudrais komps saprat, ka, vajag nedot pilnu gāzi, bet kaut ko tur vajag bišķi pačakarēties. Tā vēl kaut kas trasē bija parādījušies elementi, kas mums arī īsti labi nebija pierakstīti. Bet tas tā normāli, zin kā, lai neatslābinamies. Būs par nakti ko padomāt un rītā dragāt ar pilnu jaudu. Rītdien viss pilnīgi savādāk. Rītdien pasaules mazliet un vairāk grunts un tā kā sarežģītie tukumā puses ceļi. Domāju, ka jābūt arī visam interesanti un mēģināsim savākties un nepieļaut šodienas kļūdas. Centīsimies nepieļaut nekādas, tad es ceru, ka būs labs. Zini, es domāju, ka jā, pirmam braukt varbūt arī nav pats labākais un jāsaka, kaut kāda pēda būs iezīmēta priekšā ar ātri braucēji. No viņiem varēs, kā teikt, ņemt atskaits punktu. Pēdējos daudzos gadus Latvijas rallijā es redzu startējis un tāpēc man tas tukuma gals diezgan svešs ir. Un arī treniņus mēs faktiski esam lielākoties organizējuši kaut kur ap Pērgļu pusi, tā kā, mums tā kā svešāk. Esam tiešām uzbraukuši labi un varbūt vēl ne tik stabili visos ātrumposmos, bet kopumā ātrums, es domāju, pietiekami labs pēc iepriekš nobrauktajiem Igaunijas rallijiem. Rupju kļūda arī nav bijis nekā stabili nobraukta otrā diena. Sezonas noslēgums ir, jāsaka, diezgan pozitīvs. Esam trešie tomēr klasē, neskatoties absolūti arī gadu ieskaitē, neskatoties uz to, ka neesam braukuši ļoti daudz rallijas. Esam 2. klasē rallija ieskaitē, 3. absolūti. Tā kā, visas cerības ir, ka varam nākošgad turpināt atkal kāpināt tempu, aprast jau pilnībā ar jaunu auto un uzrādīt visus augstākos rezultātus. Mēs uz garo dobu tiešām likām liels cerības, bet, viss dzīvē notiek, kā tam ir jānotiek, un ceram, ka ar Japāņu sportistiem viss būs labākajā kārtībā. Ātrumposms tika atcelts, arī nesaprotam, nedaudz tika piešķirti beigās laiki, jo mēs redzam to, ka arī, salīdzinot ar konkurentu mūsu, tad ātrumposmi, kur nav tik vienam zinām, mēs nobraucam faktiski vienādos laikos. Un es
Mēs tiešām domājam, ka šis ātrumposms varētu būt tas džokers, kurā mēs varētu nedaudz izšaut. Garš ātrumposms ir viens, otrs ir mainījās arī segumi ceļa konfigurācija platums. No platā ātrā ienāca uz šaurākiem. Un ceļi tur arī ir, es domāju, rallija nav piedzīvojuši un ir diezgan slidens. Un saķeri, pašam personīgi likās arī, ka viņi ir diezgan tomēr trasa slidena. Tā bija diezgan bīstama vieta, un tas posms arī nebija braukts, un tas ātrums bija pietiekami liels, un visas vietas, kuras ir pāri tramplīniem, nepāredzams, pēc tam iet līkums pretējā virzienā, tas tomēr ir bīstams, jo mašīna ļoti pareizi jānoliek ir jau pirms tramplīna. Jā, tā kā sāku sajusties 10. evolūcijā jau bišķīt labāk, un skaidrs ir, kur viņas rezultāti. Tas galvenais, ko mēs arī šodien esam izdarījuši un sapratuši. Iepriekš varbūt pat likās, ka braucām ātrāk, bet rezultāti nebija. Šodien likās, ka braucām lēnāk, bet droši vien, ka pareizāk un rezultāts ir.